Rīgas domas izglītības, jaunatnes un sporta departaments izsludināja pretendentu reģistrāciju Eiropas sociālā fonda programmā pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Programma ietver 3 palīdzības virzienus. Pirmā aktivitāte sniedz atbalstu citu prasmju apguvei ārpus izglītības sistēmas. Iesaistoties otrajā darbībā, pedagogs var pārkvalificēties saskaņā ar skolas vajadzībām. Trešā darbība paredz pakāpenisku kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanu mācību iestādē. Programma pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos paredz pedagogiem iegūt papildus kvalifikāciju vai iespēju pārkvalificēties darbam citā profesijā. Daudzi Latvijas pedagogi tiks nodrošināti ar zināšanām citā darbības jomā. Es arī uzzināju par iespēju piedalīties Eiropas projektā, kurš piedāvā skolotājiem stipendiju līdz 100 latiem mēnesī, un es esmu iesniegusi nepieciešamos dokumentus, lai iegūtu vajadzīgo pakāpi. No manas skolas lielākā daļa skolotāju ir izteikuši šo vēlmi un noformējuši dokumentus, jo ir arī savs ieguvums. Mums ir jāiesniedz portfolio, mūsu darbs tiek novērtēts, piešķirta konkrēta šī pakāpe, un tātad tā ir vēl lieka naudiņa pie skolotāja algas. Stipendija ļaus skolotājiem ne tikai pārkvalificēties, bet arī apgūt dažādu veidu palīgmateriālus, veidot portfolio un motivēt skolotājus kopā ar skolēniem veikt pētnieciskos darbus. Es esmu pieteikusies 3. līmenim, jo uzskatu, ka pašlaik tas ir vispiemērotākais manai darbībai, jo esmu arī izvērtējusi savu pedagoģisko darbību. Un, lai piedalītos šajā projektā, pirmais, kas bija jāizdara, tad es jau nosaucu šos 2 minētos dokumentus. Un vēl tālāk izvērtēšana, darba izvērtēšana, notiks saskaņā ar dažādiem kritērijiem. Projekta organizatori cer, ka daudz Latvijas skolotāji tiks nodrošināti ar papildus zināšanām citās sfērās un ar lielāku interesi un iniciatīvu piedalīsies šī projekta tālākajā realizēšanā. Speciāli portālam e-skola Inese Ostāņina, Aleksandrs Rusēvičs, Dainis Juraga.